Nu, čau visiem mūsu 18 plus klausītājiem. Maziņajiem un lielajiem. Mierīgāk brunčmednieki. Sveicināti jaunajā kabineta divana epizodē, jā. Man nav kaut kādi specifiskie sveicieni, tā kā Krišāni. Man jau arī nav specifisks sveiciens, es vienkārši izdomāju. Tā kā ātri domātājs esmu. Labs. Tā kā, ja būtu sacensības ātri domāšanā, es droši vien nekur tālu netiktu, bet, es piedalītos. Galvenais piedalīties. Tā gan. Kad tu tur lauzi mikrofonu. Neko, viss labi. Mēs esam atpakaļ. Nedaudz aizkavējāmies ar šo epizodi. Par to jāpateic man. Covidam. Jā, es burtiski nācu uz ierakstu. Man vārtrūmēšu ten, kur es nāku iekšā uz ierakstu. Sasit Covid. Covid nāk pretī, viņš tāds davai večuk, iesim mājās. Un policija. Es tāds, ko viņš tāds? Es esmu labā noskaņojumā, es gribu būt vieglā formā. Tu man te daudz izrunāsies, būs smagais. Es esmu labi. Un policija galvenais arī neko nepalīdz. Vispār neko, viņi redzēja reāli paši. Tu iesniegumu vēl uzrakstīji. Paši ir klāt un redzu, kā man tas Covid vienkārši do pa galvu. Mums ir šāds 3,7 temperatūra, 3,75, bum, 3,8. Un man tāds, kas notiek? Kas notiek Latvijā vienkārši? Kas notiek iekšlietu ministrijā? Ja šitā var notikt. Bet beigās es Covid sasit, tā kā. Vot pašam. Vesels. Tā kā man neaizsaka. Lietas tā galvenā doma, ko mēs varam izvilkt no visu šī. Kad vispār tāds Covids nav? Ne, pašam par sevi jārūpējas. Redz, pat policija nepalīdz tev. Jā, policija ir ļoti iesaistīta visās Covid lietās. Piekrīt. Viņi piesedz. Ok. Mainam pasauli. EU vai NZ, es nezinu, KZ droši vien. Tur ir ļoti slikti. Šodien ir. Bet, jā. Ir daudz, kas noticis. Vesels mēnesis gandrīz mēs esam bijuši. Tik ilgi ne, 3 nedēļas. Tā. 3 weeks. 3 nedēļas. Jā, bet kamēr mēs šo izlaidīsim vēl, es domāju, būs arī vesels mēnesis pagājis. Es domāju, ka tā būs. Gandrīz. Bet mēs esam atpakaļ ar ziņām. Pēter, tu vēlies varbūt sākt? Es varu iesākt, jā. Nākamais gads solās būt patiesībā diezgan liels. Politikā, jo būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Un visas partijas sāk lēnām rosīties, ja tā var teikt. Un pirmie bija Nacionālā apvienība, kur viņi nākamā gada šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām izvirzīja savus līderus. Tos, kurus jau iepriekš, viens no viņiem jau iepriekš ir bijis Eiropas parlamentā, otrs ir bijis vienkārši iečilo. Saimā, Džeks. Iečilo, jā. Principā. Tātad tas ir Robis Zīle. Robis. Mūsu Robis. Tas ir Robčiks Zīle. Un saimnes deputāti. Ināra Mūrniece un Rihards Kols. Jā. Es vienmēr, kad es izdzirdu Rihardu, vai es ieraugu Rihardu Kolu, es nekad mūžā neaizmirsīšu. Nē, šo nē. Nē, Pēter, nevajag šo. Nē, Pēter, bet tu nesaki šo. Es neteikšu neko, bet noskatieties 2019. Jūs nomirsiet no cringe reāli. 2019. gada politiķa cepienu, man liekas. Jā, jūs nomirsiet no cringe. Jā. Ja tā kā cilvēki tā kā domā, tā kā cringe nav nekas tāds īpaši. Jūs noskaties to video, jūs sapratīsiet. Tādu vienu hintiņu iedot, tas viss tāds liels prikols. Tādu varētu. Nē, Pēter. Tur viņš tā teica. Jā, bet es saku, tas tā kā burtiski. Tas ļoti skaisti. Tev tagad vajag uzlikt cepuru un tāds hello fellow kids. Es varu būt arī smieklīgs. Drīz arī, ja šitāds joks, tad teiks katrā mūsu podkastā, es tev, nezinu, teorētiski pa logu izmetīšu, bet ne faktiski. Šie nav draudi, jā. Viss kārtībā, Pēter. Tu esi ļoti tuvu logam arī vispār, ja kāds. Netīšām izkrīt, jā. Jā, tā kā šitie... Nesaka. Allegedly, tā kā allegedly.
Lamberga un Putina visi, tur daži Tas ir tavs viedoklis. Nu, es saku, allegedly, vecīt, allegedly. Es nepiekrītu, es nepiekrītu šim. Tā tad, jā, nu, Nero. Es tev zem tanka pametu. Labi. Karoči, es meklēju kolhostu, jā. Nē, nu, es saprotu, jā, nu, Pēter, nu, davai. Es nevaru. Sasmējos baigi. Bet, jā, tātad 2024. gadā vēlēšanas, un tie būs tie 3 līderi. Nu, Roberts Zīles sev jau ļoti labi pierādījis. No Nacionālās apvienības, nevis kopumā. No Nacionālās apvienības, jā. Jo mēs jau zinām, ka, visticamāk, vienotībai tas būs Misters R. Kariņš. Hērkariņš. Un, Nu, jā, nu vienīgais viņš uz NATO, ne? Nu, vienīgais, bet, tur arī, tās iespējas viņam ir nevisai lielas, būsim reāli. Nu, es tā neteiktu. Nu, jāskatās. Tas ir mans viedoklis. Jāskatās, ko bookmaker teiks, varētu stāvku uzlikt uz Krišānu. Tas ir vislabākais, ko var izdarīt. Bet arī vienotībā arī ir mūsu šī brīža tāds dūzis Eiropas parlamentā, tā varētu teikt. Valdis, jā. Dombrovskis. Jā, un viņš jau arī domāja, ka negribēs atstāt savu tur vietiņu. Viņš jau droši vien tur iedzīvojās, zin kā forši ir. Jā. Bet nu skatīsies. Tur vēl arī Zīle teica, ka no Nacionālās apvienības būs arī Jānis Grāsbergs. Valmiers puika. Viņš ar pienu ir uz tu. Un saldējumu arī. Jā, arī Edviņš Šnora arī. Jā, Edviņš Šnora arī. Viņam patīk tās filmas taisīt. Vecīt, bet padomājums, tās nebija slikta filma. Nē, tā bija ļoti laba dokumentālā filma. Man bija kaut 8 gadi, un es skatījos. Un es biju traumatizēts reāli. Man bija reāli tāds, shit. Jā, tā kā... Nu, Latvijai ir 9 mandāti, būs nākamgad Eiropas parlamentā. Un Nacionālā apvienībā partijas priekšsēdētājs Raivs Dzintars teica, ka viņi ir apņēmības pilni dabūt vismaz 3. Lai veicas. Jā, lai izdodās. Uzvarēs labākais. Nē, ar Eiropu mēs varam, man liekas, nedaudz off topic noiet pie šī, ne? Droši. Es domāju, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās vienmēr ir bijusi maza atsaucība no sabiedrības, būsim reāli. Jo visiem liekas, ka tas ir kaut kur tālu tur, un par to nav īsti jāuztraucas. Jā, vai te nav tālu? Tur Krišānam pilnīgi bija privātā liķeņa, jā? Tādā ziņā jā, ir, bet tomēr jau viņi izlēma mums visiem tādas svarīgas lietiņas. Kopumā, kas ietekmē arī to, kā šeit Saimā pieņem likumus. Un Pēter, tev varbūt... Tu pateici visu tā, kā ir, nav baigi ko piebilst. Un tāpēc varbūt šoreiz galvenais nevajadzētu iebalsot kaut kādus cilvēkus, kuri varbūt ir ne tik ļoti... Ne tikai pret Latviju, bet pret pašu Eiropu. Jā. Jā. Tas būtu galvenais uzdevums mums šajās vēlēšanās. Ja tas būs, man liekas, tad vēlēšanas izdevušās. Bet cik atkal ir redzēts iepriekš, man šķiet, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir tās, kur riktīgi, var teikt, savelk aktivitāti tieši krievalodīgie, kur, piemēram, Ždanoku iebalsoja un visu. Es domāju, Saskaņa arī noteikti cīnīsies par kaut kādām vietām Eiropas parlamentā. Un tas viņiem kaut kā parasti sanāk. Redzēsim, kā būs šoreiz. Tur jau tā lieta, man liekas, ka... Tas ir dēļ tās mazās atsaucības, nevajag daudz sabalsot, lai viņi tiktu iekšā. Jā, tāpēc... Tā kā ejiet balsot! Mums vajadzēs sakultīt cilvēkus uz ielas. Mums vajadzēs bloķēt kādu šoseju. Tā kā tu parādi, ka tu brauc balsot, vai arī mēs tev nelaižam cauri kaut kādai blokādei. Šo mēs nedarīsim, un lūdzu arī neviens cits nedarat. Allegedly. Šī ir tikai teorētiska ideja, jā.
Tad šodien kaut kā baigi radikāli iet. Es nezinu, man kaut kā šodien gribās mainīt pasauli. Mainīt pasauli. Jā. Nē, nu... Es to ūdeni iedzēru īpašo. Atbalstu. Tu paņem to atmiņa sūdeni? Sūdeni, jā. Sūdeni. Es to sūdeni Atmiņa sūdeni. Jā. Nu, malac. Jā, nu, nākamā ziņa par partijām. Šī nav vienīgā, kas ir arī sākusi. Šī nav vienīgā partija Latvijā. Starp citu arī. Nav vairs 89. gadā. Nē, 89. gadā jau tāds front bija. Jā. 87. Tad stabili bija tikai viena partija Latvijā. Ko tu teiktu par vienu partiju? Es teiktu, ka nebūtu labi. Es arī tā domāju. Bet arī Latvijas attīstībai notika partijas Latvijas attīstībai 10 gadus kongress notika. Es pat nezināju, ka viņi tik ilgi ir apkārt, teikšu. Jā. Jo viņi tādi redzamāki bija tikai... Ar pariešiem kopā, jā. Jā. Un tad kaut kā... Tagad viņi atkal, protams, ir tā nogājuši savā pagrīdē nedaudz. Bet, nu redzam, viņi nedaudz reizēm arī ir. Redzēs, nu viņiem ir apstiprināta partijas pārmaiņu programma. Tas kaut kur jau ir dzirdēts. Kā piedāvājums Latvijas konkurētspējas atjaunošanai. Tā kā redzēsim, kā tas izdosies. Tur viņi saka, ka... Tik jaunas un radikālas idejas es neesmu dzirdējis. Jā. Viņiem ir plāns, ka 8 gadu laikā Latviju padarīt par Baltijas attīstības līderi. Šis izklausās ļoti pēc Šlesera. Jā, man tieši tas bija tas, ko es arī iedomājos, kad es izlasīšu to. Un, nu, protams, partijā tur aktīvi ir iekšējā ārējā drošība, kas šobrīd ir ikvienai partijai. Arī šo te visu, nu, mazāk birokrātija, mazākumtiesība aizsardzība. Nu, principā, viss, ko parasti šādās programmās iekļaut. Parastais ūdens šeit ir. Principā, jā. Parastā ūdens liešana. Un, protams, nekādi faktiski tā kā plāni, kā to realizēt, es vismaz šeit baigi tā neredzu. Nē. Manuprāt, normāli. Bet ļoti labi šo te lielo progresu un šo te lielo plānu, man liekas, ļoti labi parādīja viņu rebrandings, kur ir viņiem pirms tam bija tas ar tādiem sarkaniem burtiem, tas Latvijas attīstībai, tā ar to zīmējumu. Tāds, okay. Tagad viņiem ir vienkārši burtiski, es nezinu, kas tas pa fontu ir, bet ir vienkārši Latvijas apakšsvītra attīstībai. Kaut kā seriāli droši vien. Burtiski viņiem vienkārši. Varbūt tāds, mums šogad budžetā nav, mums nav paredzēts tā kā rebrandings, bet mums tā kā vajadzētu. Tomēr 10. dzimšanas dienu vajadzētu uztaisīt. Tomēr liela jubileja vajadzētu kaut ko baigi krūti uztaisīt. Varbūt Arti ieej šitajā vordā uzrakst. Uzskicē ideju. Viņš vienkārši ieraksta tā kā Ariel fond lielums, nezinu, 20 Latvijas apakšsvītra. Viņš tā kā droši vien viņš raksta tā kā failu nosaukumu tā kā attīstībai. Bailā. Džeki, man ir dizains. Tā kā skatīsimies. Bet, es nezinu, cik liels viņiem ir izredzes. Labi, lai gan no otras puses, tur ir Pabriks, Dombrovskis. Jā, tāds zināmi vārdi uzreiz. Jā, lai gan no otras puses, tur ir Juris Pūce. Un tas ir vienmēr, ko es teicu, latviešiem ir ļoti, ļoti īsa atmiņa par politiskiem procesiem, bet cerams, ka par šo nebūs. Jo atceramies, Juris Pūce, Rīgas doma, caurlaides un viss pārējais. Jā, bet no vienas puses es te oponēšu nedaudz. Es tev piekrītu, bet Juris Pūce tomēr beigās arī atkāpās. Nu jā. Bet, piemēram, ļoti daudzi... Neatkāpjās. Jā. No vienas puses. Jā, bet kad tu esi tā sasmērējies vispār, es nezinu. Tu daži cilvēki, man liekas, saimā un Nē, protams, par to jau nav stāsts. Ministrijās un ministru kabinetā, man liekas, ir sasmērējušies vēl vairāk nekā viņš. Krietni vairāk. Tā kā, es viņu neaizstāvu, bet es vienkārši tā kā tas tāds pārdomām tāda. Tu esi devils advocate šobrīd. Nedaudz, jā.
ideja. Nu tad Nākamā ziņa. Nākamais temats mums ir par lieliem notikumiem. Tas ir liels notikums, it kā. Nu, tu domā, ka nē, kad budžets. Visas debats. Jā, it kā. Kā parasti. Nu jā, viņiem es tādu, varētu iesākt. Nē, jā, bija ok. Bija labi. Nē, man liekas, nekas īpaši, tāds jauns un tāds īpaši arī nenotika. Es teiktu, lielā lieta ir tas, kad pieņēma lielāku akcijas nodoklī cīgām un alķītim. Bet tas jau bija arī zināms pirms tam. Tas viss bija zināms. Es atbalstu, protams. Jo, zin kā, būtu ļoti interesanti, ja šajās debatēs arī kaut kādu opozīcijas kaut kādu priekšlikumu atbalstītu. Jo, kā, man liekas, tas ir standarts, kad pēdējos, man liekas, 10 gadus vismaz. Vispār, ja tu esi opozīcijā un tu izsaki kaut kādu tur priekšlikumu, vienalga, tā kā, varbūt viņš arī ir labs priekšlikums, tev tā kā noraida. Un tā kā viss, kas jau ir tā kā sagatavot. Jā, bet ļoti bieži jau ir tā, ka, labi, viņi uzstājas šo to priekšlikumu opozīciju, protams, to noraida, un nākamajā sesijā, kad atkal nāk kāds jautājums, pozīcija šo opozīcijas priekšlikumu ņem kā savu un tad izbīd cauri. Tā ļoti bieži ir. Tas ir tikai normāli, es teiktu. Tu tā saki. Jā, es tā domāju. Tas ir ne tikai Latvijā, tā ir visur. Jā, diemžēl tas tā polarizācija netiekam no viņas vaļā. Nekad jau netika. Kopš vasaras jau. Mēs gandrīz vai atrisinājām. Par ko tu runā? Tu neatceries, kas vasarā notika? Sapratu. Es vēl projām atceros, tā kā tas bija vakardien. Labi, es biju ļoti ierēbis, bet tas tā. Tu čīsti atceries, jā. Visu, mažam tā. Nē, skatos jau es biju skaidrā, bet tas pēc tam. Jā. Tas tā. Sveiciens sarunu festivālam Lāmas. Sveiciens labiešu skatu vai tā vislabākā. Labiešu skatu. Tā bija labi. Krišāns tur piekdienas vakarā bija headliners. Jā, es biju top stars tur. Bet principā viss, kas jau bija apspriests, PVN, tur tiem dārzeņiem palielināja, bet nepalielināja tik daudz, cik tur gribēja. Teorētiski sākumā. Sākumā jau gribēja uz 21, tagad būs 12. Jā. Bet arī veselības nozarei lielāku finansējumu iedeva. Liepājai dabūja finansējumu. Sveiciens Liepājai. Jā. Lai atmet Summersoundam kādu piķīti. Jā, un vienīgais, ko es biju dzirdējis tos pārmetumus, kad iekšlietu sektoram nebija nekāds baigais finansējuma tā kā pielikums. Tā vienīgā problēma. Jā. Bet, tas ir, man liekas, ja tā jāsatās uz visām. Ok, tad tev jau, es vispār šito gribēju kaut kur jau sen uzdot, bet par budžetu šo tēmu riktīgi labi. Kā tu domā, ar visām problemātiskajām sfērām, kas ir Latvijā, nosauc no svarīgākās uz mazāk svarīgo top 5, kam ir jādod finansējums šobrīd? Tieši šobrīd. Dievs, tu varēji kaut ko vēl tā kā sarežģītāk, jo viss ir pakaļā, man liekas. Jā, bet redz izvērtē svarīgumu. Es teiktu veselība arī, top 1. Tas man arī būtu pirmais. Veselība, izglītība, jā. Tad būtu iekšlietu sfēra, jo man liekas tā arī ļoti lielā pakaļā, teikšu kā ir. Tad varētu būt tā pati infrastruktūra, es domāju. Es 4. teiktu sociālā aizsardzība. Vai arī, tu domā pensijas? Pensijas, pabalsti. Viss tas. To jau paši var nopelnīt, nevajag. Ne visi. Es zinu. Ne tikai pabalsti, arī viss tā, es tev piekrītu, bet es domāju... Un man 5. būtu infrastruktūra. Jā, labi, tur ceļi.
Bet ceļi tagad kaut cik ir liela. Nu, tur, kur es braucu, tad jā. Tas ir atkarībā, kur dzīvo, man liekas. Jā, Rīgā, man liekas. Rīga, Valmiera, ideāli. Jā, paldies Baikam. Burtiski. Viņš brauc to Rīgas brīvos. Viņam tāds normāli ceļi, lai tiktu uz darbu tomēr. Jā, tā tas ir. Pats jau raka tur, ne? Droši vien. Jā, apstās bildes, viņam, kad ir kaut kur bilde, jā. Tas tā. Bet, kā saka, šogad ļoti mierīgi. Ļoti mierīgi, jā. Tā pieņemšana. Nebija nekādi tur gulēšanas uz divāniem. Varbūt, ka bija, bet nav vairs tas, kurš uzfilmētu. Tur. Jā, man lai gan Šlesers uzfilmētu paļu bombu. Jā, es domāju, viņam kaut kādu tur, nezinu, jā. Vainārs pats varbūt bišķi paņēmis Sleepy-Time. Rosļikovs. Viņš arī uzfilmētu. Viņš TikTokā ielikt vēl. Uzlikt mūzici. Viņš filmu, rekur, piemēram, es nezinu, nosauksim demonstrandam kaut kā. Vienalga kāds deputāts no vienotības, piemēram, gulēt dīvainā, un Rosļikovs vienkārši atstatā telefonu, un fonā tas tur deputāts guļ dīvainā, un Rosļikovs vienkārši TikTok dejas dejot. Viņš tur redzēt, kas šeit notiek. Bet tas būtu burtiski tā kā slavākais viņam, man liekas, reklāmas rullītes, viens no labākajiem. Tas būtu ļoti labs kontents. Jā, tīpaši viņa tiem balsotājiem, man liekas, ka viņiem patik ļoti. Jā. Es arī to domāju. Tā kā tā. Un bez budžeta vēl svarīgas lietas. Vienu, var teikt, vēsturisku tādu lietu piedzīvojām. Kur no abām? Viens bija partnerības likums jau kādu laiku apkārt, par to jau mēs izrunājām. Un beidzot tika ratificēta Stambuls konvencija. Jā, mēs tagad visi kļūsim par gejiem. Tas vai te nebija partnerības likuma? Nē, arī Stambuls par vardarbību. Pretvardarbību. Bet kā jau teicu, tur visi, tur Nacionālā apvienība un tur Latvija pirmajā vietā, tā jau ir tā propaganda. Viņi jau grib bērnus ievilkt visā tajā LGBT un tā tālāk. Tu palasīji pēc partnerības likuma Facebook komentārus, vai cik tur bija tāda mērce? Man patīk vislabāk bija tā kā LTV sižets, ko cilvēki domā par partnerības likumu kaut kādā Liepājā, ja es nemaldos. Vai kaut kur Kurzemē. Un tur pusi tādu, man jau nekas nav pretī, bet nevajag. Tā lielākai daļai cilvēku bija tas viedoklis. Man nekas nav pret, bet nevajag. Bet nevajag. Vajag tā kā kādreiz bija. Tad bija labi. Es atceros, es uzaugu ar tradicionālām vērtībām un arī tā vajag palikt. Viss, lai tie geji iet bēkot. Tas nav mans viedoklis. Lūdzu, necitējiet šo. Facebookā bija viens komentārs. Es pēc tam to profilu džekam pastījos, un tur bija viss, kā nākās. Viņš šēroja reāli, man liekas, mainām pasaules ziņas. Un pret vakcīnām 5 gāķi, pa viss slikti. Viņam tornis ir? Es nezinu. Tā jau par 5 gāķi. Pret 5 gāķi. Okay. Tā jau savādāk. Bet... Un viņam bija tāds spēcīgs komentārs, viņš tāds, kā pasauli, es aptuveni, es precīzi neatceros, ka viņš komentēja, bet tur bija reāli, tāds, ka pasauli ir nonākusi līdz degradācijas pamatiem, tūlīt legalizēs zoofīliju un visu pārējo. Un tas bija, es vienkārši izlasīju to teikumu, man bija tāds, kā šito var pievilkt klāt, bet... Kā divi cilvēki, kas tā kā... Ir, viņam tur savu domu bija apakšā, acīm redzot. Viens otram piekrīt kaut ko darīt, kā tas tā kā nonāk līdz zoofīlijai. Tad tas ir nākamais laikam, ko viņš pieņems viņa prāti. Varbūt viņš domā tā kā, ka daži cilvēki, dzīvnieki vai kaut kas tā. Es nezinu. Es, ja godīgi nevaru, es necentīšos iebraukt. Šito vajag reāli kaut kādiem RSU vai LU, kaut kādu psiholoģijas fakultātei pastudēt varbūt to džeku, tur kaut kādu atklājumus. Viņš pats kā atklājums. Nē, es saku, varbūt tur kaut ko dabūs kaut kādas jaunas tur. Jā, bet tāda bija vairāk komentāru, un es lasīju, man bija tāds, šis ir tiešām degradējoši. Bet tagad konvenciju ir ratificējušas 37 valsts.
Un ironiski ir tas, ka tā kā Turcija, kur atrodas Stambula, nav ratificējusi. Tā kā viņi izstājās. Jā. Tas ir tā. Bišķiņ ironiski. Man vienmēr patīk tas tā kā joks. Tas ir tas. Parakstīja Stambulā, bet Stambula pati nav tā kā pieņēmusi. Funny. Jā, nē, tur debušu laikā Šleser kungs tur nolamāja ZZS, kad tā ir nodevība, ka viņi atbalsta šobrīd Stambulas konvenciju. Un Ramonu Petrāviču minēja, ka ir nepieciešams. Mēs fani esam viņas. Vai tu ne? Es ne. Mēs tak teicām tā vienā podkāstā. Tu to fotosesiju skatījies gan jau klubā. Tu jau arī. Nē, es neesmu redzējis. jā. Patiešām. Kāpēc tu tāds sarkans esi? Ko? Labi. Ramon. Ko pēc procesā? Ko Ramon teica? Nē, viņi teica, ka ir nepieciešams pieturēties pie stereotipiem par dzimumu lomām. Viņi burtiski teica, ka ir nepieciešams pieturēties pie stereotipiem. Tad kāpēc viņi nav virtuvē? Sorry, es nevarēju. Viņi to pats pateica. Ja viņi pats to pasaka, tad es pieturos pie stereotipiem. Tad viņi saka, ka tas ir ok. Labi! Bet Pēter, pasaka tā kā. It makes sense. Jā, bet ja viņi to pati pasaka. Nu jā, un viņi teica, ka par šīm dzimumu lomām un visu. Jo uz tām balstoties latviešu kultūru. Tālūk. Nē, es domāju, ka uz sklandraušiem, bet... Es domāju, tā kā cilvēki, kas nav, nezinu, tur geji vai lesbietes, kas ir tā kā, kuriem patīk otrs dzimums, jā. Pēkšņi tā kā nesāks pēc Stambula. Pēter, tu jūti to, ka, tu varbūt pēc Stambulas konvencijas, parakstīšanas, ratificēšanas, varbūt tu gribi uz skapi aiziet, nejūti tā kaut kādu tādu sajūtu sevī? Īsti nejūti. Jā, tur jau tā lieta, es nezinu. Tas man vienmēr pārsteidz, ka tagad cilvēki, kas visu laiku aģitē to, ka, cik tur viss slikti, mēs visi būsim zili, kad, vienkārši, es nesaprotu, no kurienes nāk tas viedoklis, kad tas tā kā mainīs mani kā cilvēku. Grūti teikt. Padomā, varbūt tev kaut kas ienāks. Protams, ka nemainīs neko. Tur jau tā lieta, bet, tas man vienmēr fascinē, un varbūt par to vajadzētu šiem cilvēkiem arī aizdomāties, kas to visu tā nedaudz... Jā, tieši tā. Runāsim latviski. Es cerēju, ka man nebūs pīkstoļi jālai. Paldies, Pēter. Bullshit, tas jau tāds skaists vārds. To var bez pīkstoļa? Es domāju mierīgi. Labi, liksim. Šits būs 18 plus ja būtu podcast. BPN. BPN, jā. Tad būtu stabils pīkstols. Un Z. Šos pīkstoļus noņem nost. Pēter. Jā, bet tātad tas ir ļoti, ļoti labi. Mēs izrunājām, man liekas, ļoti... Spēcīgi. Savu viedokli un... par stereotipiem. Jā. Bet sievietēm vajag iet politikā un visur pārējās vietās. Mēs to atbalstam. Lai viņas nāk ārā no tās virtuves. Mēs esam par spēcīgām sievietēm. Galvenais, lai trauks mazgā. Ok. Krišāns nav apstādināms šodien. Bet, jā, tā tad vēl viena lieta sakarā ar sankcijām. Jā. Tā jaunā pakete vispār jau vakardien 13. man šķiet jau. Tika pieņemt, jā. Bet, un Finanšu izlūkošanas dienests tika pieņemts, ka būs kompetentā iestāde Latvijā, lai veiktu izņēmumus no Eiropas Savienības sankcijās, regulās un lēmumās par tiem. Ja nepieciešams kāds izņēmums vai ir iespējams tas, tad FITS būs tas, kas to man vienmēr paticis tas nosaukums. Finanšu FID? FID, tā kā FBI. Tā kā Fidel? Man atgādina tā kā FBI, ķipa, tā kā, bet Latvijā. FID. Es strādāju FID.
viņi arī es ceru, ka viņiem arī ir tā kā tās jakas ar lielu tādu feed uz muguras. Nu, es nezinu gan. Bet varbūt. Nu jā, principā tā ir tā galvenā ziņā, ka mums pirms tam nebija nekādas šādas pilnvaras nevienai iestādē. Tur kaut kādas pieņemt izņēmumus, bet tagad Fits to darīs. Jāskatās. Nu, cerams, ka nepieņems kaut kādus sketchy izņēmumus, teiksim tā. Tādus. Nē, un vēl arī tas ir vēl kas svarīgi. Ne tikai izņēmums, bet arī Fits kļūst par galveno iestādi, kas uzrauga sankciju izpildi. Nu, piemēram, ja ir kāds, nezinu, persona melnajā sarakstā vai kas, kurai ir jāiesaldē konti, līdzekļi, tur īpašumi, jebkas tam līdzīgs, tad arī Fits ir tas, kas to uzraudzīs. Jā. Vislabāk jau ir, ja nav īpašumu. Nu, tad nav ko iesaldēt. Tā gan. Tā kā man. Tas tā kā Levits, no tie, kas nomira no Covid, tiem ziemīši nebūs. Tā ir, jā. Taisnība. Tā viņš ir. Nē, šis man liekas ir tāds ļoti loģisks solis. Un tas palīdzēs šajā te sankciju karā mums, es teiktu. Jo būs beidzot, ja ir kaut kādas situācijas interesantas notiksies ar sankcijām, tad reāli būs iestāde, no kuras prasīt atbildību par kaut kādiem lietām, kas ir noticis. Nevis būs pingpongs kaut kāds. Jā, atkal no vienas puses uz otru. Tā kā. Tas ir ļoti pozitīvi. Kaut kas pozitīvs arī notiek. Es biju pagājušajā nevis pozitīvs. Jā, tavs tikai pozitīvisms. Es biju rīktīgi pozitīvs pagājušajā. Jā, vismaz kaut kas. Jā. Nu, nākamais temats. Nākamā tēma. Šis par ir Daugavpili. Bišķiņ tā uz austrumu. Nu, arī uz dienvidu austrumiem. Jā. Teiksim tā. Man patīk, kad jebkas, kas notiek Latvijā par vienu tēmu, Daugavpils tā kā dara pretēji. Jā, viņi ir tā kā tas revers vienkārši viss tā. Tas ģimenes tā kā tas ģimenes loceklis, kas vienmēr tā kā visi tur, Zolīdi, tur, piemēram, Ziemassvētkos Zolīdi pie galda. Un viņš droši vien ir tas, kurš ir. Viņš jau 23. decembra vakarā jau polšu ir saucis. Jā, viņš jau ir tā kā, viņš jau visu dienu ir kapājis un vienkārši. Viņš rītīgi vēl skaļi dzied pēc. Viņam jāstāv. Viņš ir tas džeks, kas, kad ir ģimenes svētki, visi tur tagad skaita pantiņas, dabū dāvanas, tur Valmiera atnāk Zolīdu uz Valciņā, tur noskaita pantiņas saldus, tur atnāk Daugavpils. Tā, pīrāks sadedz. A što? Где подарок? Bet... Runa ir par to, ka, kā zināms, Latvijā šobrīd daudzās pilsētās maina, kopš 22. gada 24. februāra maina ielu nosaukumu. Pilsētu nosaukumu. Kuras pilsētas nosaukumu mēs varētu samainīt? Sēdas nosaukumu mēs varētu nomainīt. Sēda varētu nomainīt par kaut kādu purvu. Jaunpurvs. Jaunstrenči, jā, varētu uzlikt. Un strenči būs vecs strenči. Jā, super. Bet, nē, tik traki vēl nav, ka pilsētas maina nosaukums. Bet ielas gan maina. Bet ielas maina. Jā. Un, tas jau bija Rīgā. Mainās. Rīgā tika mainītas ielas. Man liekas, bija Akadēmiķa Keldiša iela, tagad ir Brāļu Kaudzīšu iela. Jā. Vēl bija diezgan. Bija arī Antonijas iela. Tagad ir... Antonijas iela tagad ir Ukrainas... Nē, tā nebija Antonija. Antonijas iela ir vēl joprojām. Čista zinu. Tur vēl futboksiņš ir. Es nezinu Rīgas geogrāfiju. Varbūt es aizmirsu, kāda iela bija. Bet tā, kas ir pie Krievijas vēstniecības ir to aizdomāju. Jā, bet tā nav čista Antonijas iela. Man likās kaut kā, ka bija. Es nezinu. Redzu, ka liekas, tu var sasisties. Tie ir pierādījums. Un arī Valmierā viņi plāno mainīt ielu nosaukumus. Plāno mainīt, jā. Daudz... Jā, un Daugavpils vienkārši pateica, ka nē, mēs nemainīsim. Mums jāietaupa naudu. Tāds nebija viņu arguments, bet vienkārši, kad lielākā daļa tur negrib mainīt. Jo lielākā daļa no iedzīvotājiem ir krievalodīgie, un viņiem ir viss ok ar šiem ielas nosaukumiem.
Piemēram, Puškina iela. Skaisti. Jā. Mendeļējev iela vēl labāk. Ļoti labi, jā. Un Strādnieku iela. Strādnieku iela. Žēl, ka nav kaut kāda vēl sarkanās zvaigznes iela, varbūt varētu vēl jāierosina, varētu nosaukt kaut kādu. Tieši pie Rotko muzeja. Iedomājies tā kā... Amerikāņu turisti brauc. Oh, where's the Rotko museum? Right on the Red Star Street. Tik labi vizītkarti. Jā, vai ne? Nebūtu rītīgi rēcīgi kaut kāda brīvības iela. Viņi varētu pārsaukt par kaut kādu, nezinu, tur... No. Nē, par to pašu, sarkanā, jā, par Red Star Street. Sarkano lukturi. Tur jau sasisto lukturi ielas droši vien ir. Arī. Man liekas, ka tik tur nefilmēja. Nu, Reizekne arī jāatzīst, ka nemainīja. Ventspilī un Jūrmalā nemainīja ielas nosaukumus. Ventspilī jau viss kārtībā. Ventspilī viss ir kārtībā. Būsim reāli, bet, tas tā. Viss šis mūsu podcasts jau tāda kopumā, tādi stāstiņi, lietas, par ko jums aizdomāties. Mums arī, mēs jau tagad domājam. Tu varbūt grib turpināt? Nē, es piekrītu. Ļoti viedi vārdi no tevis. Tāpēc, bet vēl man patīk vēl tieši par šo te Daugavpils tēmu. Tas, ka tur ir acīm redzami visi šeit, piemēram, Puškina iela. Es neuzskatu, ka Latvijā vajadzētu būt Puškina ielai. Jā. Un tikmēr Andrejs Elksniņš, kas ir domas priekšsādātājs, tas ir pateikusi tāds. Vispār jau mēs esam bijuši pirmie, kas savulaik ir mainījuši režīmu slavinošo ielu nosaukums. Tagad neviens tādas vairs nav. Tā kā bum. Ja Andrejs saka, ka viss ir labi. Viņš mikrofonu vienkārši, viņš nomet un viss aizgāja mājās. Tā viņš dara. Tā viņš ir. Vēl par korupciju runājot. Atkal tās miskastes. Un atkal Eko Baltija vidi. Ai, kas viņiem tur notiek? Nevar viņi tikt vaļā no visiem šitām lietām. Nē, tur atkal, bija iepirkums. Jā, un atkal Rīgas doma. Rīgas doma, atkritumi un iepirkumi. Tā ir tāds nebeidzamais korupcijas trīsstūris, zini. Jā, bet tur ir rakstīts, ka ir uzsākta pārbauda, nevis kāds jau ir tur notiesāts vai pieņemts kaut kāds tur spriedums. Tā kā mums vēl ir ko skatīties, jo ir interesanti. Nē, tur ja redzēsim, kā šī te pārbauda noslēgsies. Jo tur ir tātad 20. gadā tika noslēgta līguma tur ar 3 tām firmām. Un tur arī 22. gadā pēkšņi tās cenas krietni paaugstinājās, kas nebija, cik saprotu, tur iekļauts tajā līgumā sākotnējā. Un tad tur bija jautājumi par visu iepirkumu un vispārējo. Tā kā redzēsim, kā pārbaudē viņiem tur veiksies. Jā. Bez pamata jau šitādas lietas. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka tā kā visi šitie, es brīnos, kā labi tur būvnieku karteli atklāja. Es nezinu, varbūt bija pirms kaut kādiem pāris gadiem, kad atklāja arī, man liekas, atkritumu karteli. Bija tā tīrīgi taču. Jā, tīrīgi jau bija big. Jā, tas jau bija, es atceros. Tā bija tā lieta. Un tā kā, viņi tur visi strādā kopā. Un tā visi pazīstam, roku mazgā un tā, allegedly. Tā kā redzēt, un vienkārši Gavars, kas ir šis te Nacionālās apvienības deputāts. Viņš vienkārši ir lūdzis, lai knap pārbauda, vai tās aizdomas ir pamatotas. Un šī te tarifa palielināšana ir notikuši atbilstoši pēc likuma un publiskā iepirkuma visu principiem un vispārējā. Uztaisīs pārbaudījis, ka viss labi, jā. Skatīsimies, dzīvosim, redzēsim. Tas jau droši vien nākamgad. Dzīvosim, redzēsim. Tad par vilcieniem runājot. Rail Baltica
Premjera pateica, ka līdz 2030. gadam uzbūvēt to Real Baltica baigi sarežģīt būs izaicinājums. Tas ir, es zināju, ka tā būs. Mēs visi zinājām, ka tā būs. Bet es, ja godīgi, man reāli bija kaut kāds, kas bija kaut kāds 18, 19 gads, labi, tad vēl Covid nebija, bet reāli, cik ātri tas viss virzījās, salīdzinot. Jā, bet tad man bija tāds, bet tad, 28. Mēs brauksim uz Kaunu, uz Žalgiru skatīties reāli. Mēs jau tāpatās varēsim aizbraukt. Tagad jau būs uz... viņš ies caur Kaunu arī, man liekas, ka nē. Man liekas, viņš jāpastās, kā viņš iet, bet, varēs aizbraukt uz viņu. Nē, aizbraukt varēs, jā. Bet, tur tas viss, un tagad jau pasaka, jau 30. gads, nezinu. Karoči, kaut 38. Bet tur jau bija tas, kad, visi domāja, ka viss ok, viss kārtībā, viss tur ir saprojektēts un tā tālāk. Tad es sapratu, ka, vismaz no tiem rakstiem, ka tur pusi no lietām, ko nav vienkārši izdarītas. Vienkārši tur kaut kādi projekti, viņi vienkārši nav. Ko jūs gribat? Nav vienkārši. Tas vienmēr, Tas man pārsteidz, jā. Mani vairs pat nepārsteidz, man liekas. Nē, vienkārši, ka tik lielā milzīgā projektā, kad tu vienkārši kaut kādas lietas vienkārši, nav, elementāras tādas lietas, kur tu domā, tur jāuzprojektē un tā tālāk. Tas reāli vēl joprojām nav izdarītas. Jā. Tas ir kā dīvaini. Tas ir ļoti bēdīgi. Bet, skatīsimies. Par Real Baltica tas ir baigi tālu. Bet, mēs turpinām... Par vilcieniem. Čū. Tas bija labi. Es zinu. Mums ir jauni vilcieni pēc... Mums ir jauni vilcieni, aplausi! Woo! Tā kā reāli tāda vilciena, kā, man liekas, Igaunijā jau ir 10 gadus. 8. Gandrīz, jā. Lietuvā, man liekas, arī kaut kādus tur 5 vai 4. Tā kā beidzot mēs... Bet kas interesanti, Latvija šo iepirkumu uzsāka pirmā no Baltijas valstīm 2004. man šķiet. Tad izteica domu kaut kādā 4. un sāka to iepirkumu kaut kādā 8. 9. Un tad bija pirmais iepirkums, tad sapratu, ka tur ir kaut kas nošmauts. Tad bija otrais iepirkums, tur arī sapratu, ka kaut kas ir nošmauts. Un tad trešais, kurš arī tur izskatījās tā skečī, tur nevarēja saprast, tur arī kaut kas bija bišķiņ, teiksim tā, paspodrinājis savu spalvu. Bet beigās, paldies Dievam, šitas sagāja. Jo tas tā kā vienkārši demonstrē, cik tā kā Latvijas dzelzceļa viss, tas, tā, man liekas, tā struktūra tur, it īpaši tur vadības, kāpēc? Bija jau kaut kāda runa arī, ka tur jau Uģis kaut ko vēl, kad Magoni bija, ka viņam tur bija kaut kāda lieta arī ar to. Jā, ka viņam tur tas Range Rovers ar tiem, kaut kas tur bija, naudu, jā. Tur Igaunijā, jā. Bet, allegedly. Redzēs. Bet, beidzot ir šie te jaunie vilcieni. Ir 3, šobrīd ir 3 šie te sastāvi. Un līdz 2024. gada vidum būs visi 32 atnākuši jaunie. Jā. Domāju, kaut kad būs jāizlaiž. Uz mūsu dzimto vietu jau viņi te brauks. Uz Valmieru viņi neies, diemžēl. Bet es ceru, vispār, es nezinu, vai tu redzēji, tagad ir tā doma par to, kad varbūt no Rīgas uz Tartu ies vilciens. Lasīja. Jā, un tas nozīmē, ka viņš visticamāk piestās Valmierā. Tas varētu būt normāls vilciens, beidzot. Jā. Cerēsim uz to. Cerēsim uz Igauņu vilcienu. Uz Igauņu vilcienu. Uz Latvijas vilcienu mēs vairs neceram. Jā. Nē, labi, ja vienīgais trāpās, tas, kas 6 no rīta iet, tas ar to komforta vagonu. Tas ir, jā. Tas tāds. Es neesmu tādā. Viņš no ārpuses izstās, kā viņš izstās, bet iekšā ir proper. Jā. Tur biļeti 2 eiro dārgā. Es vienreiz braucu. Atceros. Gribēju izmēģināt, baigi labs bija. Tā kā skatīsimies. Žāk, viņš tikai vienreiz atbrauc. Nē, viņš brauc katru rītu, man tas labāk ietaup 2. Tas gan. Bet viena lieta, tikko ir atnākuši šie te jaunie vilcieni. Viņi jau ir atnākuši pirms... Viņi sāk kustēties. Viņi sāka savu... Pēc saraksta. Jā, viņi sāka savu... Darbu, jā. Jā, pagaida 2-3 dienas. Pēkšņi kaut kas tur neiet.
cilvēki reāli skatās aplikācijā, kad nāks jaunais vilciens, varēs viņu izmēģināt. Un atbrauc vecais. Un tad pasažieru vilciens pārstāvi teica, ka strāvas noņēmēja darbību tur čakarējās vienam no sastāviem. Un to salaboja. Vai labo. Bet es domāju, kas šitas būs reāli tas, par ko mēs, man liekas, pēc kaut kādiem, pēc kaut kāda pusgada runāsim, ka tie vilcieni sāks rītīgi kaut kā lūst, jo zinot Latvijas iepirkums. Tā kā... Es ceru, ka nebūs taisnība. Es arī ceru, ka nē, bet man ir tāds aizdoms, jo viss tur komentāros rītīgi ierēdz. Jā, tā kā jaunie vilcieni, droši vien pabrauksim kādu laiku un tad brauksim atkal ar vecajiem. Jā. Tā kā, redzēsim, kā tur darīsies viss. Bet, ko, aktualitātes esam izrunājuši, bet tev bija, man bija tā veiksmīgā roka, un mēs izlozējām, novadu rubrikā izlozējām Gulbenes novadu. Jā, blakus Balvu novadam. Kaut kā velk uz to galu. Jā, uz tiem austrumiem. Jā, tuvāk kaimiņam. Gulbenē, teiksim tā, daudz kas notiek. Jā, Gulbenē salīdzinoši ar citiem novadiem, arī viņu mājaslapa, novada ziņu mājaslapa. Augstā līmenī. Es teiktu tā, pat prasa kukijus vai tu gribi, lai savus kukijus tā kā ievāc. Tas nozīmē, ka šeit jau ir kāds IT speciālists jau bijis, Gulbenes zinītē. Jā, un tur pat ir tie komentāri tā kā Delfos, principā, tikai netik daudz skatījumu. Jā. Un viņiem ir arī dzirkstele plus. Tā kā Delfos. Tā kā Delfos dzirkstele plus. Tur 99 centi uz 4 nedēļām, tad tu tiec pie visiem ierakstiem. Es domāju, ja es būtu tā kā... Gulbenes iedzīvoties, tu eirīt varētu samaksāt reāli. Jā, es varētu, tā kā... Tas jau no vienas puses tas tāds ziedojums arī, vietējiem uzņēmējiem. Tā kā. Piekrīt. Jā, par Gulbeni runājot, viņi ir ļoti aktīvi sportā, tur ir basketbolā, gan pilsētas čempionāts, ir Nacionālās basketbola līgas klubs Gulbens Buki, tāds tiešām leģendārs klubs. Jā, to es arī, es pat esmu dzirdējis. Gulbens Buks, tad tiešām tas vēlreiz pierāda, ka tas ir leģendārs klubs. Tāpat arī viņiem ir Vidzemes volejbola līgā piedalās Gulbenes komanda ar labiem rezultātiem. Tāpēc viens, ko uzreiz varu pateikt, Gulbenē patīk sports. Gulbenē cilvēki ir aktīvi. Tas man ļoti, ļoti patīk. Jā, tas pirmais, ko tu, man liekas, skatījies. Bet tur arī bija visas tās ziņas, viss lielais un tā. Es nezinu, kur tu skatījies, bet es skatījos un tur es lasīju, ka šajā novadā mēnešu laikā ir noslūši 2 cilvēki. Viens ir Litenes novadā vai Litenē. Es tūlīt apstīšos. Pateikšu precīzāk. Litenē. Tas ir laikam tieši pilsētā. Un otrs Gulbenes centrā. Tas tā interesanti. Un arī daudz negadījumi notiek. Un tur ir arī apaļš skaitlis administratīvajām lietām nepilngadīgajiem. Tur bija 100 lietas. Bet šogad tas bija, es sapratu, ja? Pareizi. Jā, šogad. Jā, tas ir šogad. Mazie razgaļi. Man patīk, tas tā kā arī raksts šeit ir Gulbenē lēsta, kas ir. Sūdzību nav. tas, kuram trāpīja, tas vairs nesūdzās. Mums nav problēmu, mēs viņas neredzam. Viss labi, viss kārtībā. Yeah. Man vēl patika tas raksts par to, ka Litenes pagastā uzbrauc stāvošai automašīnai. Nav minēts, kas uzbrauc, vai varbūt vilciens uzbrauc, tur bānītis uzbrauc. Ritenis, jā, uzbrauc. Ar velo prost. Jā, nevar te zināt. Bet vēl viena lieta, kas man... labi, tur rakstīts, ka mašīna uzbrauc. Man fascinēja... Nevis fascinēja, bet tas bija tāds, kad cilvēki ir gatavi cīnīties par savu novadu. Tas man arī ļoti patika.
ka iedzīvotāji protestēja pret. Tur pār par 180 iedzīvotāju parakstiem bija savākti, jo Stāmerienā tiek ar 1. janvāru likvidēts Kalnienas kultūras nams. Tautas nams. Es esmu pret to, ka tiek likvidēts. Jā, jo tiešām šādos mazos ciemos tas kultūras nams ir un skola mazā tāda dzīvības centri. Tad, kad tos likvidē, tad nu, labi, kā skola, skola jau parasti tur nav, bet, kādreiz bija? Kultūras namu vajag atstāt, es domāju. Viņi jau tomēr tikai var atstāt, atvērt, nezinu, tur sestdienā, svētdienā. Nē, tāpat jau apkur un viss, tu nevari tur izslēgt. Ar malku iekurinu un viss, punkts. Tu domā, tur ir baigā centrāla apkur? Es domāju, ka jā, kāpēc ne? Tu laikam ilgi neesi bijis laukos. Es neesmu ilgi bijis. Jā, var redzēt. Bet, jā, tas. Un cilvēki bija pret, bet tāpat tika pieņemts, kad šo te tautas nav likvidēs. Likvidēs arī Staru pirti. Jā, par šo es tieši gribēju teikt. Staru pirts nav no 1. janvāra. Mēs varbūt varam savākt ziedojumus, lai Staru pirti. Ziedojums, es domāju, paraksts. Paraksts arī. Tā, lai atver apakaļ to buhariku vietu. Jo, ja tā ir vietējā pirts, tad mēs zinām jau, kas tur notiek. Bet mēs domājām... Bet varbūt tas nebija finansiāli izdevīgi, cik daudz demolēšanas tur bija notikuši. Mēs ar Pēteru vispār domājām par to, ka varētu Jangadā balīti tur uztaisīt. Vienīgais tas būtu, ja 1. janvārī tas cieta līdz pusnaktī un salūt gaidānā. Un mēs esam ciet pavisam. Tā. Pak man tur soma palika. Mēs esam ciet. Iedomājies, tu čisti tur atstāji kaut kādu, kā parasti pēc jaunā gada tu kaut ko atstāji. Un tagad tu atstāji un vispār nekad, tu tur skaties, tu katru dienu ej garām un vienkārši redzi savu somu un tad ieciņai klāt. Jo Staru pirts ir ciet. Tā kā. Jā, tādas arī tās galvenās Gulbens aktualitātes. Man tiešām man ļoti patīk gan mājaslapa, gan tas, kad iedzīvotāji... Nākamgad būs vēl arī raksts bija par to, kad būs. Un iedzīvotāji aktīvi darbojās savā novadā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai... Tu esi vispār braucis ar bānīti? Kādā 1. vai 2. klasē, jā. Varbūt mums vajadzētu aizbraukt uz Gulbeni. Man patīk Ventspilī bānītes. Tur arī reizi gadā, man liekas, vilciens aizbrauc no Rīgas. Reizi gadā burtiski? Man liekas, ka burtiski reizi gadā uz kādiem kapsvēkiem aizbrauc tā kā vilciens. Spēcīgi. Jā, labi. Jā. Tas jau viņiem tā kā pozitīvus tur ir. Come on. Pat labāk, es teiktu. Es reāli šokā par to. Reizi gadā. Okay. Es nezinu, vai tagad, bet kādreiz tā bija. To jānoskaidro. Bet, Kričāni, mūsu pēdējā rubrika. Jā, no grāvī. Sāc šoreiz varbūt tu. Es varu sākt. Davai. Es atradu savu labo grāvi. Kas ir tās labais grāvis? Mans labais grāvis bija raksts par to, kad bijušo ieslodzīto atgriešanās darba vidē projekts ir tāds, un tam piesaistīs laikam ir piesaistīts 3,3 miljonu eiro, kas man ļoti patīk. Es gribu, lai cilvēkus reintegrē. Jā, šajā mūsu normālajā vidē, jo tomēr būsim reāli daudz cilvēku. Viņi uzaug rajonā, un tad grūti no tā tikt ārā, jo tu nonāc varbūt arī cietumā. Tu vari izņemt cilvēku no pļauniekiem, bet tu nevari izņemt pļaunieks no cilvēka. Bet vajag iemācīt, kā ar to sadzīvot. Labi. Es piekrītu. Labais grāvis. Un sliktais? Un sliktais es gribēju arī par to vilcienu, kas tur salūza. Tas bija tavs sliktais. Mans sliktais ir par to vilcienu. Ok. Skaidrs. Smieklīgi. Tas tā. Rīktīgi rēcīgi, ka man arī ir sliktais par vilcieniem, bet nedaudz cita visu laiku par tiem iepriekšējā reizē arī bija par vilcieniem. Jā. Es sākšu tad ar slikto. Man sliktais ir tas, ka ir tikko iepirkt šo te jaunie vilcieni, vienīgais viņiem nav velovietas.
Jā, es kaut kur arī lasīju. Tāds, come on, nopietni. Jo man likās, ka kaut kur teica, ka papildus finansējums vēl, un viņas ieliks, laikam. Nu tīri. Bet tā kā... Cik tagad tas ir, cik tipiski tas ir Latvijā. Vai ne? Vienkārši tāds, bļāviet, tā kā, come on. Tad es vienkārši to lasīju, man bija tāds, tu piedaries reāli. Bet, jo vilciens un velo tas ir tā kā neatņemama sastāvdaļa, manuprāt. It īpaši tu brauc uz Jūrmalu, dubulti, Majori. Tik daudz cilvēku paņem ričuku, izminies, vai nu aizminies līdz Rīgai apakaļ pa superīgo veloceliņu vai kā. Es pats esmu braucis uz Jelgavu, uz arī to pašu, un vienkārši aizbraukt, tu izmini pilsētu. Es arī tagad braucu tā kā no Valmieras uz Rīgu. Ļoti daudz cilvēku, piemēram, Cēsīs vai Siguldā iekāpj tieši ar vilcieniem. Var redzēt, viņi tur ritīgi izminušies, ir visā ekipējumā, tur bez maz vai tur bruņoti, ko. Nē, nav bruņoti, bet, bet tur tie riteņi jau tādi, no tāda paša materiāla jau taisīti. Tā kā, tur jau tādi nopietni cilvēki brauc ar tiem riteņiem. Tā kā ar viņiem nav jokliet, jā. Vivi. Nejokojiet ar šitiem cilvēkiem, kuri brauc ar tiem. Oui. Tāpēc, ko franču cilvēki atbrauc tāds oui. Un labais grāvis man ir tas, kad ir uzsākti Mūksals promenādes remontdarbi. Jo, manuprāt, tā bija tāda degradēta vieta. Gan tur pie bibliotēkas, gan tur tālāk ejot. Un beidzot, reāli mēs esam 30 gadus jau neatkarīgā Latvijā, un tur vēl bija uz tiem, uz margām bija tas sirps un āmurs reāli tur visur. 30 gadiem bija jāpiet, lai viņas beidzot demontētu. Kādreiz jau Krasmalā arī bija. Jā, bet to noņēma ātrāk. Jā. Bet Mūksalā vēl bija palicis. Un tagad reāli tur arī pēc tam skicēm skatoties. Manuprāt, ļoti, ļoti skaisti būs un būs tāda atvērta pieeja pie ūdens. Tāpēc tā būs tāda baigi foršā vieta. Tāpēc būs jāmēģina nenoslīgt. Jā. Precīzi. Tieši tā. Mēs esam nonākuši galā šim vilcienu braucienu. Ar oui. Paldies. Paldies par braucienu. Jā, mēs gan nenopirkām biļeti, bet mēs pa zaķi braucām. Sorry. Jā, bet gan jau kontroli neiekāp, viss kārtībā. Tā kā chill. Paldies, ka klausījāties. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šo gandrīz stundu. Un vēlreiz kā parasti pieminēsim, uzspiediet like, uzspiediet abonēt. Abonēt noteikti uzspiediet. Abonēt tiešām uzspiediet, jo mums reāli vajag tos subscribers, lai mēs varam to monetization vecīties. Tas tāds lielāks mērķīts, bet pieskaujat Instagramā, Facebookā ir mūsu lapa, bet primāri visas rubriku izlozes, dažādi video update, jebkas tam līdzīgs būs Spotify, mūsu Instagramā. Jā, arī. Un audio varat klausīties YouTube un Spotify arī esam atrodami. Iekomentējiet gan Spotify, gan YouTube arī to jūs varat tur abās vietās darīt. Jā, gaidam arī jūs jautājumus vai kādas tēmas papildus, ko jūs vēlaties, lai mēs apdomājam. Pat izsakat savu viedokli droši vai komentāros, vai varat rakstīt arī e-pastā kabineta.divans. Varat atrast mūs arī uz ielas. Mūsu link bio ir e-pasts arī atrodams. Tā kā. Jā. Droši izbaudiet un Krišāni, kur mēs ar skatītājiem tiekamies, kur ir mūsu tā vieta, kā parasti? Man liekas, es pagājušreiz jau teicu Doma laukums, vai ne? Neatceros. Es arī neatceros. Ja es teicu Doma laukums pagājušreiz, tad tiekamies... Zini, kur mēs varam? Turpat pie Doma laukuma, pie Dod 5 studijas. Doma laukumā vienkārši tirdziņā. Es gribu arī karstvīnu tādā ziņā. Atkal. Jā, tipiski. Ok. Labi. Tad jau paldies jums un tiekās. Čau! Paldies un tiekamies ar karstvīnu rokā Doma laukumā. Atā. Čau!